Labi. Bibliotēka. Kur viņi ir likuši bibliotēku? Šī pils izskatījās daudz mazāka no ārpuses. Labrīt, zvaigžņu gaisma! Piedod, Spike, es joprojām cenšos neapmaldīties. Vai tu zini, kur ir bibliotēka? Nākamās durvis pa kreisī. Paldies! Pieņemšana jā. Altruisms noteikti. Zvaigžņu gaisma, labrīt, nāc iekšā! Piedod, ka nokavēju. Es mazliet apmaldījos. Es joprojām nevaru noticēt, ka man ļāva šeit palikt kā tavai skolniecei pēc visa, ko es izdarīju. Man nepatīk grimt pagātnē, un tev arī to nevajadzētu darīt. Tagad pils ir tavas mājas, un ja runājam par mācībām, es centos izdomāt, kādai vajadzētu būt tavai pirmajai mācību stundai par draudzību. Izskatās, ka tev ir izdevies sašaurināt mācību vielu. Šis ir tikai aburts, pēc tam es pievērsīšos B. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat, and magic makes it all complete to have mine. To know all my very best friends. Mans mazais ponijs. Kristalizēšanās. Pirmā daļa. Es zinu, ka es tikai tagad sāku mācīties par draudzību, bet tik daudz, kā lai mēs izvēlamies? Varbūt man vajadzētu sašaurināt tēmas, pirms mēs sākam tās mācīties. Pievienojies pārējiem troņa zālē. Viņi plāno mūsu braucienu uz Kristāla impēriju, kad spīdošajām bruņām un princesei Kadencei piedzims mazulis. Troņa zāle skaidrs. Uz kuru pusi ir troņa zāle? Es domāju, ka mums vajadzētu izbraukt pēc iespējas ātrāk. Es negribu nokavēt kristalizēšanos. Mums nevajadzētu sagaidīt ielūgumu. Godīgi sakot, man nav gluži skaidrs visas Kristāla impērijas pāražas un tradīcijas, it īpaši kristalizēšanās. Kas ir kristalizēšanās? Tieši tā ir mūsu problēma. Princeses Kadences un spidošo bruņu mazulis ir gaidāms kuru katru dienu, un mēs joprojām to nezinām. Kristāla impērija bija pazudusi 1000 gadus. Daudzas no viņu paražām ir mazliet neskaidras. Mēs zinām, ka tam ir kāds sakars ar mazuli un ballīti, un kristāla sirdi un ballīti, un kaut kādu bērnu enerģiju. Un ballīti! To nav grūti saprast. Vairums lietu Kristāla impērijā nav sarežģītas. Piemēram, kā es tur tieku uzskatīts par lielu varoni. Turklāt es palīdzēju krēslai izpētīt visu par kristalizēšanos. Kad Kristāla impērijā piedzimst mazulis, vecāki to nes pie kristāla sirds. Viņi saņem vistīrāko kristāla lausku, kādu var atrast, un tad viņi izvēlas kristalizētāju, lai izrādītu mazuli visiem, kas ir ieradušies. Tad visi dalās gaismā un priekā ieliekot to kristālā, kas savienojas ar sirdi, dodot tai lielāku spēku. Šī būs karaliskā kristalizēšanās, tāpēc tur būs visa impērija. Tas nav noticis veseli 1000 gadi. Kā tas var palielināt kristāla sirds spēku? Tas laikam palielina enerģiju, kas pasargā Kristāla impēriju. Pasargā to no kā? Es nepalīdzēju krēslai ar to daļu. Krēsla, vai es varu tev uzdot jautājumu par Kristāla impēriju? Kāda sagadīšanās, jo es sašaurināju tavu pirmo mācību stundu par draudzību līdz 3 iespējām. Viena no tām ir Kristāla impērijā. Tiešām? Es dzirdēju, ka tur dzīvo ponijs, kurš bija tavs pirmais draugs. Saules stars. Tā ir tikai ideja. Mēs arī varētu braukt uz Grifinstonu. Sadraudzēties ar Grifu ir īsts pārbaudījums. Vai arī mēs varētu piebiedroties jaukumzīmēm, kad viņi palīdzēs nākamajam ponijam? Ko? Nē? Viss kārtībā? Viss izklausās lieliski. Es zinu, tev laikam bija taisnība, būs grūti izvēlēties tikai vienu. Jā. Es nekad neatradīšu ceļu šajā pilī.
Zvaigžņu gaisma, kas ir noticis? Nezinu, Spēk. Krēsla nevar izlemt, kāda būs mana pirmā mācību stunda par draudzību, un es laikam neesmu pārāk priecīga par iespējām. Par vienu no iespējām. Par kuru? Satikt manu pirmo draugu. Kas tur tik briesmīgs? Kad bijām mazi, Saules stars zināja pilnīgi visu par maģiju. Viņš vienmēr zināja, ko darīt. Un viņš vienmēr bija man blakus, lai palīdzētu. Man nebūtu jābūt pārsteigtai, ka Saules stars saņēma savu jaukuma zīmi maģijā un devās uz princeses Celestijas skolu, bet kad viņš aizbrauca, tu vainoji jaukuma zīmes un atņēmi tās veselam ciematam, un kad Krēsla un pārējie tev apturēja, tu atgriezies pagātnē. Es negribētu par to stāstīt Saules staram. Viņš droši vien tagad ir liels un svarīgs burvis, bet es pat nevaru atrast ceļu Krēslas pilī. Ja Saules staram tiešām tik labi padodas maģija, varbūt viņš spēs novērtēt tavus varoņdarbus. Tev vajadzētu par to parunāt ar Krēslu, esmu pārliecināts, ka viņa gribētu to dzirdēt. Zinu, bet es negribu, lai viņa padomātu, ka neesmu gatava mācīties vai ka es neesmu pateicīga par visu, ko viņa ir darījusi. Spēka, nāc šurp, ātri! Tas ir ielūgums uz kristalizēšanos. Spīdošās bruņas ir tēvs, es esmu tante. Viss ir nolemts. Tā kā mēs braucam uz Kristāla impēriju, tava pirmā draudzības stunda būs atkal redzēšanās ar Saules staru. Lieliski! Ābolu liķiere? Kas ir tas? Maza dāvana mazulim, gatavots no saldo ābolu lauku ābelēm. Mēs tos gatavojam ikvienam ābolam, un ik viens ponijs, kas ir radinieks Krēslā, ir mūsu ģimenes loceklis. Jā, tam nav nevainas, bet tas nav mākoņvīlas karuselis. Skaisti! Tas ir derīgs tikai tad, ja tev ir vieta, kur gulēt, lai tu varētu uz to skatīties. Un ja tev ir sēdziņa, kas tevi silda. Es esmu pārliecināta, ka spīdošajām bruņām un princesei Kadensai patiks visas jūsu dāvanas, bet es domāju, ka viņi būs daudz priecīgāki, ja mēs ieradīsimies uz kristalizēšanos. Es nevaru sagaidīt, kad redzēšu, kā visu gaismu un mīlestību padara kristāla sirdi pat vēl spīdīgāku. Patiesībā kristāla sirds ir sena un spēcīga relikvija. Bez tās maģijas kristāla impērija pazustu saslušajos ziemeļos. Šī kristalizēšanās izklausās ļoti svarīga. Es saprastu, ja tu gribētu pagaidīt un vadīt citādu mācību stundu par draudzību, kad mēs atgriezīsimies. Tu joko? Šis brauciens ir ideāls. Es ne tikai varēšu redzēt mazulu un piedalīties ceremonijā, kas palīdz saglabāt kristāla impērijas maģiju, bet es sākšu mācīt savu skolnieci ar vislieliskāko mācību stundu par draudzību. Nevar vien sagaidīt. Jā, es arī. Patiesībā Krēslā es esmu nedaudz satraukusies par tikšanos ar Saules staru. Tici man, es zinu, kāda ir sajūta satiekot vecus draugus, bet es būšu blakus, lai tev palīdzētu. Es esmu sadalījusi mūsu mācības dažos vieglos posmos, lai nodrošinātu, ka viss noritēs bez aizķeršanās. Pirmais posms ir doties uz Saules stara māju un uzsākt sarunu. Otrais posms – nokļūt pilī, lai mums būtu pietiekami daudz laika mazuļa apciemošanai. Spīdošās bruņas! Krēsla! Es nezināju, ka tu mūs sagaidīsi. Bet, protams, tas esmu es šeit. Es esmu šeit. Kāpēc, lai es nesagaidītu savu māsu? Mēs gan nesam tikušies iepriekš. Tev viss ir kārtībā. Nekad neesmu jūties labāk. Būt par tēvu ir brīnišķīgi un lieliski un brīnišķīgi un mulsinoši un brīnišķīgi. Bet arī pārsteidzoši. Saproti? Es zinu, ka tu to nesaprastu. Saproti? Piedod.
Es neesmu gulējis kopš Kadencai piedzima mazulis. Viņa arī nav gulējusi. Būtu jauki nedaudz atpūsties. Protams. Es nezinu, par ko domāju. Jums abiem droši vien ir nepieciešama visāda palīdzība, piedod zvaigžņu gaisma, bet laikam apvienot tavu mācību stundu ar šo apciemojumu nebija pārāk laba ideja. Nerunā muļķības. Tu tagad esi tante. Tas ir daudz svarīgāk par mācību stundu. Es tikai būtu gribējusi paspēt izdarīt abas lietas. Varbūt tas ir iespējams. Tu jau esi izveidojusi šo sarakstu, mums atliek tikai tam sekot. Spike, tu esi ģēnijs? Jā, ģēnijs. Tad viss ir nokārtots, mēs ar spīdošajām bruņām dosimies uz pilu un jūs abi varat iet pie saules stara. Jā, princese. Labi, brāli, dosimies apskatīt tavu brīnišķīgo poniju. Es zinu, ka tu esi nedaudz uztraukusies par šo atkal satikšanos, bet es esmu pārliecināts, ka krēsla ir par visu parūpējusies. Par visu izņemot to, ka es labprāt darītu jebko citu. Esmu pārliecināts, ka viņa ir padomājusi arī par to. Tas viss ir daļa no mācību stundas. Uzticies mācībām. Labi. Vai tas esi tu? Jā, spriežot pēc šī saraksta. Saules stara māja ir... Kāpēc Kristāla impērijā ir tava statuja? Jo Spaiks, drosmīgais un slavenais, mūs visus izglāba no karaļa Sombras. Un pēc tam viņš mūs izglāba Ekvestrijas spēlēs. Tiešām, esmu liels fans. Kad tu grasies man to izstāstīt? Tas nav nekas īpašs. Tas ir ļoti īpaši. Viss, mēs nekur neiesim, kamēr tu man neizstāstīsi visu stāstu. Pirms ejam iekšā, man tevi vajadzētu brīdināt, ka mazulis varētu tevi nedaudz šokēt. Es esmu redzējusi mazuļus, esmu pārliecināta, ka šis ne ar ko neatšķirsies. Bet es arī varu kļūdīties. Mazulis ir Pegradzis? Tā izskatās. Man likās, ka Pegraģa spārni ir jānopelna, izpildot lielu pārbaudījumu. Jā, kā viņi varēja ar tiem piedzimt? Ekvestrija vēl nav piedzīvojusi Pegraģa piedzimšanu. Mēs vēl neko nesaprotam. Tas nav pārāk nomierinoši. Vienradzis un Pegas. Viņa varētu būt laba lidotāja un pārvaldīt maģiju. Es zinu visu par ātru lidošanu. Un es varu viņai palīdzēt ar maģiju. Šķiet, ka viņas maģija ir daudz spēcīgāka par jaundzimuša vienradža maģiju. Sāk ierasties viesi. Šī kristalizēšanās būs vienreizēja ballīte. Vai mums vajadzētu to atcelt? Mēs visi esam stājušies pretim daudz briesmīgākām lietām par mazuļa maģiju. Būtu briesmīgi atcelt tik skaistu un svarīgu ceremoniju kaut kā tik piemīlīga dēļ. Jā, protams. Šī mazuļa spēja dēļ šī kristalizēšanās iespējams būs svarīgāka nekā jebkad. Varbūt vajadzētu to atgādināt saviem pavalstniekiem. Spīdošās bruņas, vai tev ir viss nepieciešamais ceremonijai? Ko? Nē! Man vēl ir jāizvēlas goda sargu, jāizvēlas šķīstības kristālu un jāizvēlas kristalizētāju. Labi, nomierinies. Rozīte var palikt šeit ar mani un pieskatīt mazuli. Un mēs tev palīdzēsim ar pārējo. Ja tu varēsi palikt nomodā pietiekami ilgi, lai pateiktu mums, ko darīt. Un tā mēs atradām kristāla sirdi, sakāvām karali Sombru un izglābām impēriju. Mēs tev mīlam, Spike. Izstāsti mums stāstu par Ekvestrijas spēlēm. Lai arī man patīk atcerēties manus varoņdarbus, mums ar zvaigžņu gaismu ir jāapgūst svarīga mācība, ko mums uzdevā draudzības princese. Bet, Spike, es arī gribu dzirdēt stāstu par spēlēm.
Es zinu, ka tu uztraucies par tikšanos ar ministru, bet 3. punkts ir stāties pretim savām bailēm. Mēs nedrīkstam to atlikt. Labi, ejam. It's over with. Pagaidi! Kas ir? Klauvēšana pie durvīm nav nākamais solis. Nopietni! Es zinu, ka krēsla dažreiz ir mazliet sīkumaina, bet šī ir tava pirmā mācību stunda, un ir svarīgi, ka mēs visi izdarām pareizi. Labi, kāds ir nākamais solis sarakstā? Pirms viņi satiekas, izcel šīs tikšanās nozīmību. Of the meeting. Esmu pārliecināta, ka varam to izlaist. Nedomā gan. Ja mēs to izlaidīsim, mēs sabojāsim visu tikšanos, un tad tev būs jākāpjas lielu soli atpakaļ, nevis uz priekšu. Varbūt tu nekad neko neiemācīsies par draudzību. Visa tava nākotne ir atkarīga no šī brīža. Izcel šīs tikšanās nozīmību. The importance of Darīts. check. Nespēju noticēt, ka tu gribēji to izlaist. Saules star? Yes. Jā, kā varu jums palīdzēt? It's Tā esmu es, zvaigžņu gaisma. Mēs bijām draugi. Protams, zvaigžņu gaisma. Ir pagājis ilgs laiks. Kā tev klājas? What have you been up to? Man? Visādi. Šobrīd es esmu krēslas jaunā skolniece. different stuff. Right now, I'm sort of Twilight Sparkle's new pupil. Draudzības princeses skolniece? Jā, tāpēc es esmu šeit. Here. Es zinu, ka tu droši vien esi ļoti aizņemts. Kāpēc? Es domāju, ka pēc maģijas skolas tu sāki darīt svarīgu burja darbu. Bet, nē, jā, tas esmu es, svarīgs burvis. Es esmu ļoti aizņemts ar buršanos. Jā, bija jauki tevi satikt. Good to see you. Atā, Maybe we should. varbūt mums tomēr vajadzēja izcelt šīs tikšanās nozīmību. Labi, tad tas arī ir viss. Zvaigžņu gaisma. Mums viņam ir vismaz jāpaskaidro, ko grib krēsla. Dearest, Godātie pilsoņi, esmu droša, ka jūs visi esat kristalizēšanās svētkiem tikpat gatavi, cik es un spīdošās bruņas. Es neesmu gatavs. Nomierinies, izvēlies kādu, kurš visvairāk izskatās pēc goda sarga. Jā, Right. atvainojiet. Būt par tēvu ir daudz grūtāk nekā bija domājis. Es varu to tikai iztēloties. Es zinu, ka šķīstības kristāla izvēlēšanās ir ļoti svarīgs lēmums, tāpēc es tos izkārtoju secībās, sākot ar neticami šķīstu līdz neredzēti šķīstam. outrageously pure. Retuma, vai tie visi neskatās vienādi? Nepieredzējušie varbūt tā varētu domāt. Kā tev šķiet spīdošās bruņas? Es nezinu. Es ceru, ka kristālai un rozītē ar mazuli veicas labāk. Viņai vismaz ir jautri. Turi viņu! Es cenšos! So, Draudzības princese grib, lai mēs ar tevi atkal draudzētos? Es zinu, tas ir dīvaini, vai ne? Right? Es nesaprotu, vai ar tevi kaut kas notika pēc tam, kad es devos uz maģijas skolu? Ko? Nē! Es nesaprotu, kāds tam ir sakars ar šo visu. Kāpēc tu man to prasi? Vai kaut kas notika ar tevi, kad tu devies uz maģijas skolu? Ko? Nē, kā jau tu teici, es esmu svarīgs burvis. wizard. Esmu pārliecināts, ka kaut kas krēslas sarakstā mums palīdzēs. Labi, es izvēlējos goda sargu, izvēlējos šķīstības kristālu un es zinu, kas būs mūsu kristalizētāja. Mums vajag tikai The baby. mazuli. Mēs esam šeit!
Viņa ir ļoti ātra lidotāja. Domāju, ka tas apgrūtinās kristalizēšanos. Vēl ļaunāk, bez sirds kristāla impēriju apraks sniega un ledus kalns. Turpinājums sekos. Tulkoja Krista Laura Sīle, lasīja Zanaļēna, ierakstīts Marana Productions.